Es šodien stāstīšu par savu projektu, un es stāstīšu arī par procesu, kā es nonācu līdz šai idejai, un kā tā ideja attīstās un dzīvot tālāk. Un šis ir jau 3 gadus garš projekts, un nosaukums ir Iesakņotāji. Un tas viss sākās ar magistratūru Latvijas Mākslas akadēmijā funkcionāla dizaina pieteikuma rakstīšanu. Es iepriekš zināju, ka akadēmija it kā mēģinās studentus virzīt uz darbību ar senioriem, ar seniorību, jo tas kā reiz gadījās seniorības gadā. Un tad es domāju, tad uzrakstīšu pieteikumu pa tēmam beidzot. Tad nebūs galva jālauž un jādomā, ko tur darīt. Un izskatot statistiku, ka šodien sabiedrībā ir 23% senioru, tad pēc 30 līdz 50 gadiem tas senioru daudzums palielinās līdz 39%. Un tas ir tāds diezgan pamatīgs skaitlis. Un spriežot arī pēc tā, kad mainīsies gan pakalpojumu klāsts, gan produktu klāsts, es tā paredzu, ka varbūt arī aprūpes centra un pansionāta pieprasījums arī palielināsies. Tā, es vēl izskrēju vienam slaidiņam. Tā, un šī ir rupja struktūra manai prezentācija, kad es stāstīšu par izpēti, par praktiskām nodarbībām pansionātā, tad secinājumiem, kā mēs nonācam līdz gala iesakņotāju variantam. Un tātad pirmais faktors, tas ir tas, kā mēs redzam to seniorību, kā mēs redzam savas vecumdienas, ja mēs tur vispār skatāmies. Jo praksa rāda, ka īsti nedomājam par to. Un tad manu tēlu, kā es gribu pavadīt seniorību, veidoja gan manas vecmāmiņas, man ir 2 vecmāmiņas, ļoti aktīvas, gan arī tās, kādā sabiedrībā es atrodos šobrīd. Un tā ir aktīva, tā ir stilīga, tie ir dizaineri, tas ir... Noteikti tā ir inteliģences kārta. Tad nonākot realitāte, kad ja šobrīd es aktīvi socializējos, tad reāla socializēšana pansionātā notiek aptuveni šādi. Un tas ir piks stundas lielajā gaitenī, jo te visi gaida pusdienas. Un tad pirmo reizi nonākot tur, likās, ka kaut kas tur nav tīrs. Un tad studiju ietvaros mēs mēģinājām mainīt vidi, izmantojot esošus priekšmetus. Un to, ko mēs izdarījām, mēs vienkārši savādāk nolikam krēslus. Izskatās baigi vienkārši, bet tas rādīja tik milzīgu satraukumu, ka cilvēki nespēja saprast, vai iet sēdēt vai neiet. Tas otrais sēdēs, un kā tur būs. Plus pa vidu mēs ielikām vēl tādu žurnālus, kā Esquire un spēles un tā tālāk. Tas bija sašutums. Bet joprojām tas ir un tas tika adaptēts. Tad nākamais, tas lielais 3. punkts bija, ka akadēmijas ietvaros kopā ar Vanu Ražotni un Borisu Berlinu mums notika tāds kā workshops par vanas istabu, seniori vanas istabā, jo, kā mēs visi zinām, vanas istaba ir viena no visriskantākām vietām, kur var paklupt, nokrist, tur ir slīdens, grūti iekāpt, grūti izkāpt. Un tad šeit ir mana kursabiedra un mans darbs, un teorija tas viss izskatās, tā ir viena lieta, bet tajā brīdī, kad mēs to prezentējam Vermendārzā, un kad mēs saskaitījām, ka katru otro minūti nāk klāt jauna vecmāmiņa, kur grib izmēģināt visu, tad tajā brīdī tu saproti, baigi daudz to senioru ir, baigi aktīvi viņi, vai ne? Un tad viņi arī pasaka, šis der, šis neder, šis patīk, šis nepatīk, vai es kaut ko līdzīgu daru savādāk, tad dzīvē pieredze. Un pēc tā visa man jau bija pārliecība, ir kaut kas jādara. Un pirmais, ko es darīju savā darba plānā, tad es padomāju, cik ļoti es atbilstu tam, jo, tā kā studente, vēl ne vecmāmiņa īsti, vai ne, ar savu traku vīziju. Tomēr man ir 2 vecmāmiņas, gadu gatavojos, gadu lasīju, gadu pētīju. Tad, lai precizētu, es devos uz aprūpes centru, jo es strādāju tieši ar senioriem, kas dzīvo aprūpes centros, tas ir pansionātos, un uzdevu viņiem 4 ļoti vienkāršus jautājumus. Tīri teoretiski uz viņiem var atbildēt no 5 līdz 10 minūtēm. Vidēji intervija ilga 40 minūtes, pa kuru laiku es zināju
daudz diagnožu, ar daudz skaidrojumiem. Es zināju visu par radiem. Un mistiskā veidā es zināju, kāpēc pelmeņi ir nedavarīti un kas rīt viņus servēs. Tā arī precīza zināšanas man ļoti patika, kā punkts. Es jautāju, kādi pulciņi ir, lai noskaidrotu, cik ļoti viņi zina par iespējām, ko piedāvā aprūpes centrs. Nu, tur bija kā kuram, daži nosauca gandrīz visus, daži tikai dažus. Un tajā brīdī, kad es jautāju, cik runču ir pansionātā, visi precīzi zināja, cik. Bet tik un tā pēc tā visa, ko gribētu un kas interesē, tad bija dažas tēmas. Tie ir bērni, tie ir kaķīši un citi dzīvnieki. Tā ir ēšana, protams. Tad tas ir visādas lietiņas kā mīlestības un kaislības, jo tas, kā arī viena veca sieviete teica, ka viņa krieviski teica, хоть я и старая, но уши развешаю, kad par mīlestību runās. Un tad es pēc tā visa apkopoju un izveidoju 2 scenārijus, kā darboties tālāk, lai pārbaudītu kaut kādu no savām teorijām. Un tad tie scenāriji man dalījās 2 veidos. Viena seniori nekas pa lielam nebija praktiski jādara ar rokām. Un otrai viņam tomēr vajadzēja kaut ko darīt. Un izmantoju es tos materiālus, kas man bija vieglāk uz turieni vest. Tas bija lielas izdrukas ar populāri zinātniskiem faktiem, piemēram, ka sieviete dzīves laikā pēc 4 kg lupu krāsas vai kaut kādas tāda. Un pirmajā gadījumā tika veikts ieraksts, un seniori stāstīja par mīlestību un par tādām lietām. Un negaidīti, bet izrādās, ka tik intīma tēma bija ļoti pieejama un visi labprāt dalījās ar to. Un labprāt raudāja un dzeju lasīja un stāstīja ar visiem sīkumiem. Un savukārt otrajā, kad es izmēģināju otro scenāriju, tad pirmā puse, kas bija diskusija, kad par tiem faktiem, tas bija baigi labi. Tad seniori bija ļoti aktīvi, bet tikko mēs nonācam līdz praktiskai darbošanai, tad tas īsti nebija. Un ja vizualizēt to viņu stāvokli, tad runājot par mīlestību ir tāda ideāla senioru vīzija. Un mēģinot kaut ko darīt, tie seniori piepaši modificējas, jo viņiem sāp roka, viņiem sāp kakls. Un braucot vairākas reizes, man par brīnumu bija, piemēram, atbrauc trešdien, tad ir augsta spiediena diena, pie kā tur nāca, spiediens nevaru, tur laiks mainās, vai pilnmēnes, vai vēl kaut kāds. Atbrauc sestdien, tad ir vanošanas dienas, nekas, aizņemts. Un svētdienu par brīvdienu vispār nevar runāt, jo it kā no malas skatoties, tie cilvēkiem, kuriem visas dienas pa lielam ir vienādas. Viņi dzīvo aprūpes centrā, viņi neiet uz darbu, viņam nav nekāda grafika. Bet sestdiena un svētdiena ir svētas dienas. Tur jāatpūšās riktīgi. Un 4. lieta, kā es ļoti iedvesmojos, tas ir pasaules praksē. 2 projekti, es izcelšu tikai 2, viņu ir ļoti daudz. Un tas ir Skip un Granny Cloud. Un pirmais projekts it kā dala seniorus arī 3 grupās, kas ir pansionāta seniori un paši neatkarīgi dzīvojuši seniori. Un savieno viņas ar bērnu grupām dažādu vecumu. Ja bērni ir pavisam maziņi, tad tie seniori palīdz mācīties. Ja viņi ir vidēja vecuma, tad tie seniori jau ir kā padomdevēji. Un 3. grupa seniori ir kā klausītāji visādos koncertos, kad bērni it kā mēģina pierast pie publikas, tad seniori ir tie pirmie. Un otrais projekts, kur veiksmīgi tika savienota tehnoloģija, zināšanas un nepieciešamība, tas ir Britu, Indijas tāds kā sadarbības projekts, kad angļu valoda runājošas vecmāmiņas caur Skype mācīja angļu valodas stundas pasniedza bērniem Indijā. Un tas it kā baigi sirreāli, bet ļoti veiksmīgi strādā. Un tad es sāku domāt, ko tad manējie seniori tad var. Caur Skype angļu valodu viņi nemācīs, bet ir taču kaut kas viņam ir. Un šitas, starp citu, ir Zinaida, viņa ir 84 gadi, un
pagājuši gadu un aizpagājuši gadu, un arī šogad viņas tas liels sapnis ir uztaisīt starppansionātu olimpiādi sportā. Nu jā, un tad domājot par senioriem, es sāku meklēt un izrādās, ka mūsu seniori ir baigi dārzkopības fani. Jo pa lielam, es nezinu, cik no jums ir vecumāmiņas ar savu dārzu, bet es pieļauju, ka tas skaitlis ir diezgan augsts. Nu jā, un tad domājot par bērniem, pilsētniekiem un dārza, tad šī ir bērnu zināšanu attēloja par mūsu dārza tomāti jau kokos un zirgs ar govīrt kā pāris. Tā kā... Un tā arī radās tā ideja, kad var izveidot sociāla dizaina projektu, kur apvienot tos senioru zināšanas un prasmes un vēlmes, plus tas sniegtu kaut kādu pienesumu arī bērnu zināšanām. Un tādā veidā tiek izveidota tāda paudžu sadarbības vai komunikācijas platforma, kas arī balstās uz tādām lietām. Un šajā brīdī mana komanda nāca klāt antropoloģija no RSU, Anna Žabicka, mana kolēģi, ar ko mēs arī turpinājām to darbiņu. Un izstrādājām nodarbību ciklu. Īstenībā mēs izstrādājām 2 gadu milzīgo programmu, kā arī iesniedzām Rīga 2014, ko joprojām iztenojam. Un tas pirmais posms bija pilotprojekts, un tas bija nodarbības skolā un pansionātā, kā arī vasarā pāris nodarbības esplanādē. Un tikko nākot gan pansionātā, gan skolā ar šo tēmu, mēs stāstījām un runājām ar bērniem un ar senioriem, kas tad ir tā seniorība un bērnība. Un bērnību attiecīgi rakstīja seniori un seniorību rakstīja bērni. Nu, tad jūs varat iedomāties, tad kā dzīvā tēma, kad tur var bleņoties, viņi rakstīja, ka bērni bleņojas un lido kā vistas, mistiskā veidā. Un peldēs un baida vecākus un spēlēs ar kazlēniem, kas mūsdienu bērni noteikti ne. Un savukārt bērni par senioriem, kad, protams, tas ir lasīt grāmatas, jo tā ir vecuma pazīme, tad gatavot ēst, mācīt bērnus, tāda klasika, bet arī viens džekiņš teica, ka staigāt lepnam, jā, tas tam patīk. Un pirmā nodarbība vēl notika atsevišķi bērniem un atsevišķi senioriem. Un ja iepriekš, tad, kad es praktiski lūdzu viņus kaut ko izdarīt, tā motivācija nebija pilnīga. Un tie seniori, tad viņi arī neko nedarīja. Un tajā brīdī, kad mēs noprezentējam viņam to projektu, to ideju un palūdzam uztaisīt dāvanas bērniem, tad es biju tā šokā, cik ātri viņi to taisa. Tad, absolūti. Un kaut tas darbības arī bija grūtas, bet, salīdzinot ļoti ātri, ļoti veiksmīgi tika izpildīts. Nu jā, tad notika pirmā nodarbība iepazīšanās, un tad, protams, bija sarunas, kas to esi un ko mēs darīsim. Un nākamais nodarbības mēs jau sagatavojam kaut kādus instrumentus, arī šis projekts ir sociālais dizains, un viena no sociāla dizaina iezīmēm, kas varbūt atšķirās no citiem, ka tā inovācija var nebalstīties inovatīvu produktu izveidē, ka tas ir dizaina veids, kas var absorbēt un adaptēt ļoti daudz dažādu jau esošu paņēmienu un izmantot to noteiktam vajadzību. Un tā arī mēs, kad meklējam dažādas receptes, kā to varētu uztaisīt, ko varētu uztaisīt, kas mums ir nepieciešams. Tā kā tas nav īsti mūsu izdomājumi, bet veiksmīgi adaptēti. Un tad praksē tas izskatījās diezgan mīļi, kad kopā skolās telpas sēdēja gan vecāki, gan jaunāki cilvēki. Un baigi patīk šitā bilde, kas ideāli raksturota visu projektu, kad tā bilde, kas ir pa labi, tad tur ir redzams, ka bērnam ir pašam ļoti grūti izgriezt to pudeli, un tāpēc tur iesaistās seniors un palīdz. Un savukārt tā, ka ir pa kreisi, it kā fotogrāfija izskatās, ka seniors kaut ko māca, īstenībā viņš špiko, jo viņš nedzirdēja. Un tad tā pozīcija maiņa, kad arī paši seniori atzina, ka atgriezties skolā ir diezgan interesanti, jo daudz kas ir mainījies. Un tad mēs pieskaramies arī nopietnākām tēmām, kas ir vides modelēšana. Un
konkrēta pansionāta ir tāda terase, kas īsti nav apdzīvota, un viņu izmanto daļēji, kā pīpēta tas galdiņš. Un tad bērniem piedāvājam rādot arī bildes ar aptuveniem izmēriem un maķetu noteiktā mēroga, piedāvājam apdzīvot to. Un praktiski tas notiek tā, ka visi sadalās grupās, seniori un bērni, 2 seniori, 2 bērni, un tad viņi domā, ko tad varētu. Un interesanti, ka gala rezultātā mums bija gan sportiskas grupas, gan zaļās grupas, gan arī muzikālas grupas, gan arī izklaides grupas. Un tad tas arī tajā brīdī, kad seniori saka, nu nē, mēs taču tur nevaram baseinu uztaisīt. Un sīkai saka, varam un vēl saldējuma būdu ieliksim. Un tur, nu tā. Un, nu jā, un tad tam visam projektam arī mērķis bija, ka to vidi kaut kādā veidā ietekmēt ne tikai teoretiski un ne tikai mazās nodarbības, bet arī praktiski nedaudz lielāka mēroga. Un it kā mēs vēlamies, ka tie seniori turpinātu to darbu un stāda kaut ko, bet, protams, savu fiziskā stāvokļa dēļ tie jau vairāk nevar rakt un noliekties un arī cilāt kaut kādas lietas. Tāpēc mēs uztaisījām tādas kastes. Viņas izskatās diezgan aizdomīgi, jo tas ir palešu materiāls, kas ir, pa lielumu tas ir paletes, tikai savādāk sasistas. Un tad arī tajās reizēs bērni brauc uz pansionātu. Un pēc mūsu pētījuma pansionāts ir, kas vecuma grupā līdz 45 gadiem, aptuveni, tad cilvēkiem ir ļoti negatīvs skatījums par to, kas ir pansionāts, ka tur ir daudz invalīdu, daudz mirstošu, daudz slimu, tur smird un tā tālāk. Tad bērni, un mēs veidam bērnus un savā starpā runājam, nu tagad būs, tagad mēs dabūsim. Nu, bērni izkāp no autobusa, ienāk pansionāta, paskraida, beigās ir tā, wow, te ir tik forši, mēs visi te dzīvosim un visi te skraidīsim un ciemos iesim viens pie otra. Vai arī tas, ka ja arī mūsu vecākus varbūt mācīja, ka, ja ir invalīds vai ja ir kaut kas beidz vai, nezinu, kaut kādas ar kaut kādām nenormām, tad neskaties, nejautā, un tad mēs visi baidījāmies un ignorējam, tad šiem bērniem šajā vecumā vēl nav tādu striktu neskaties un nedrīk. Tad viņi mierīgi pajautā, piemēram, kāpēc te tur nav pirkstu, vai kāpēc te tur nav kājas, vai kāpēc tu neesi šodien noskuvies, piemēram. Nu, tā. Un tas pēdējais noslēgums, tas ir ražas svētki, dažas svētki. Un teorija bija plānos, ka mēs tādam, to, ko mēs iestādījām un izaudzējam, to mēs arī gatavojam, jo, lai tas ir arī baudāms rezultāts. Laika plānošanas dēļ tas nesanāca, bet tik un tā mēs kaut ko gatavojam. Un arī šie seniori, piemēram, šī sieviete, kas ir augšā, viņa nevar īsti pastaigāt. Viņa visu laiku ar kruķīti. Un nejauši viņa sāk dejot. Vai arī, kas ir apakšā, tie 2 vīrieši, viņi arī tur un rokas drēp un nevar neko. Un piepaši visu gatavo ēst, jo vakariņas tagad būs un būs garšīgi. Un arī tas vīrietis, kas tur tālāk runājot par tehnoloģijām. Tas bija blakus projekts, kas tika realizēts, man liekas, ar RSU sociāla antropologiem, un Latvijas mobilo telefonu īsti nezinu, bet daļai no senioriem tika izdalīti smartfoni, Samsungi pēdējie, cilvēkiem, kuriem nekad nebija telefonu. Jūs varat iedomāties, tas varētu būt problematiski, iemācīties rakstīt vai zvanīt, bet tad, kad vajag nofilmēt, nav nekāda problēma, ja ir motivācija, lai filmētu. Jā, un tad tas projekts pa lielam, viņš nav tikai par dārzkopību, bet ir par tādām lietām kā piederības sajūtas veidošanas, tas ir sapratnes vai uzdrīkstēšanas vai kultūras un vērtību attīstošs projekts. Un, protams, tur ir gan tolerance, gan mēs izējam cauri arī tradīcijām, kas ir Latvijā arī raksturīgs, ka mums joprojām ir daudz mazdārziņu un joprojām ir daudz vecmāmiņu, un tas nemazināsies. Jā. Un tad liriskā atkāpe, lasot par sociāli un sociāli atbildīgo dizainu, ir daudz variantu, kā tas var izskatīties teorijā vai praksē. Un man vienmēr ļoti patīk skatīties uz tādām lietām, kur viss tik ļoti harmoniski, kad ir skaidrs un šobrīd jau notiek, ka
starpdisciplināras grupas spēj vairāk un interesantāk paveikt darbus noteiktus un risināt problēmas. Un tāpat arī šeit jūs redzat, ka pa lielam viss ir saistīts. Ja gribās kaut ko labu dabūt, tad ir jāsaprot, ka tur ir gan iesaistīta gan ekonomika, gan veselība, gan mācīšanos, gan ekoloģija un tā tālāk. Ka, tas ir saistīts un būtu ļoti jauki, ja mēs to katru reizi tā pirms sākam darbu tā paskatāmies, sākam. Un vēl liriskākā atkāpe par to, ka it kā tā, ja padomāt, tad tagad ir tāds laiks, kad attīstas tehnoloģijas un viss iet uz priekšu. Un tad tomāta audzēšana pa lielam ir tāds atgriešanās kaut kur tur tādā senā pagātnē. Es esmu tehnoloģiju fans. Es esmu absolūts 3D printera fans. Es baudu domu, ka ēdienu var printēt. Super. Un es to labprāt testu, ja tas būtu tikpat ekoloģisks un sagādātu man tik daudz baudas. Jo tā bauda, kas ir dabūta arī izaudzējot kaut ko pašam un zinot, kas tur ir iekšā, ir vēl lielāka. Un tas tā. Un tā. Tātad 13. gadā, ko mēs darījām, tas bija tas lielais pilotprojekts, tas visas nodarbības, plus mēs izmēģinājām arī nodarbības ārpus senioru bērnu klāsta, un mēs piedalījāmies pagalmu talkas, varbūt kāds dzirdējāt par akadēmijas pagalmu talkām. Tas bija diezgan maziņš pasākums, bet par izbrīnu rīdziniekiem ļoti patīk zeme. Un tad tas labprāt smērē rokas lietus laikā, kaut ko stādīja, un arī ar to motivāciju, ka var dabūt mājās to baziliku vai dili, tad mums bija diezgan liels apmeklētāju skaits. Un nākamā socializēšanas darbnīca, tas bija darbnīca Esplanādē, 101 lieta par āboliem. Un tā, ka tas jau tuvojas rudens un āboli ir pieejams resurs, tad absolūti improvizētā formātā, bez nekādas reklāmas un bez nekāda cilvēku beigās piesaistīšanas, tika izveidota darbnīca, kur mistiskā veidā atnāca gan vecmāmiņas, gan bērni un jaunieši un darbinieki un pazīstami, nepazīstami. Un tad mēs kopā gan varījām ievārījumu, gan stāsti. Un, protams, tā ir baigi interesanta tēma. Tikko sakot, ko par ēdienu gatavot kopā, piemēram, visi kopā gatavo ievārījumu vai kompotu vai vēl kaut ko, tad arī sākās tā sarunāšanas un arī klausīšanās, kas mums bieži vien trūkst. Un šogad, ko mēs darām, jau aiznākam nedēļu mēs sākam to visu ciklu atkal. Mēs atkal iesaistam Ezerkrasta pansionātu un 6. vidusskolu. Kā arī mums par prieku par šo projektu dzirdēja arī Rīgas pašvaldība, un tas aizgāja tālāk. Un jau šobrīd mēs darbojamies vēl viena pansionātā, tikai, diemžēl, bez bērniem, un tas ir uzreiz jūtams. Tad mēs piedalāmies šogad arī pagalmu svētkos un arī piedalāmies Sarkandaugavas strādnieku svētkos, visi laipni aicināti. Un kā arī vasarā Esplanādē notiks vairākas darbnīcas, kas pa lielam arī ir tādas kā socializēšanas darbnīcas. Un tas pēdējais slaids, tā ir mūsu kompānija, iesakņotāju kompānija.